Energoresursu deficīta laikmetā jautājums par alternatīviem enerģijas avotiem un to izmantošanu ir svarīgs ikvienas valsts ekonomikas attīstībai. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta speciālisti strādā ar dažādiem ūdeņraža enerģētikas iekārtu attīstības projektiem, lai, piemēram, energoelektronikas pārveidotāju piemērotu dažādiem standarta patērētājiem, sākot ar visparastāko mājsaimniecības elektrotehniku un beidzot ar sabiedrisko elektrotransportu. Tikpat svarīga izpētes tēma ir saules enerģijas un saules paneļa saražotās enerģijas pārveidošana un pielāgošana sadzīviskām vajadzībām. Resursu ekonomija ir svarīga arī ikvienā rūpniecības nozarē, un institūts arī šeit sniedz savu ieguldījumu. Zinātnieki strādā pie elektropiedziņu un jaudīgo automatizācijas elementu vadības un regulēšanas principu pētīšanas, matricas veida un tiešo frekvences pārveidotāju izveides. Jauna ražošanas procesa izpētes laboratorija ir Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta lepnums. Tas ir neaizvietojams metodiskajā darbā. Jebkurā enerģijas ieguves procesā, gan produktivitātes, gan drošības apsvērumu dēļ, svarīga ir pastāvīga kontrole. Enerģētikas institūta zinātnieki izstrādājuši hidroģeneratora frekvences un aktīvās jaudas regulātoru GTR2, kas paredzēts izmantošanai hidroelektrostacijās, kā regulēšanas sistēmas izpildierīce. Savukārt hidroģeneratora vadības un aizsardzības automāts FR8 paredzēts hidroģeneratora aizsardzībai pret hidroturbīnai nepieļaujamiem griešanās ātrumiem. Abas minētās ierīces tiek veiksmīgi izmantotas Rīgas hidroelektrostacijā.